Mums arī būs par kalniem. Bībelē ir diezgan daudz kalni. Kā bija kādā dziesmā teikts, kas ir skaistāks par kalniem? Citi kalni. Jā. Un vēl jau vairāk, ka mums ir šī arī doma nāk līdzi arī svētajos rakstos, tur arī visādi kalni dažādi ir, ka tieši šī saikne ar Jēzu Kristu, ka viņš mūs arī vada tā kā no vienas virsotnes līdz nākamajai. Cik augsti vēlamies tikt? Tikts augsti, cik mūs vada Jēzus Kristus. Nevelti Jēzus Kristus pats sevi ir salīdzinājis ar klinti. Jā, Mateja evaņģēlijā mēs varam lasīt. Ik viens, kas šos manus vārdus dzird un dara, pielīdzināms gudram vīram, kas savu namu cēlis uz klints, kad stiprs lietus lija un straumes nāca un vēji pūta un gāzās šiem namam virsū. Nams tomēr nesabruka, jo tas bija celts uz klints. Jā, virsotne. Ja tā jāpadomā, kur būtu pati pirmā virsotne svētajos rakstos, izrādās, ka to jau diezgan pasen jau ir jūdu teologi pētījuši, ka ēdens dārs arī ir bijis uz kalna. Pēc kā to var spriest? Tādēļ, ka no turienes iztecēja 4 upes. Mēs zinām, ka upju izteka vienmēr ir augstāka. Jā, upes iztek vienmēr no kādas augstākas vietas. Jā, ēdene, kalnā. Starp citu, arī domājot par tām upēm, vismaz 2 ir pieminētas vārdā. Tās tur atrodas tuvajos austrumos, tā ir Eifrata un Tigra. Par tām otrām no šīm 4 parasti ir kaut kādas tādas tā kā domas, kas tās varētu būt, bet daži novieto, ka ēdene esot bijusi kaut kur tur, kas tagad ir uz robežas, tur Irāka, Irāna un Turcija, tur augstu kalnos. Turpat arī netālu atrodas arī Ararata kalns, kas arī ir pieminēts svētajos rakstos saistībā ar lielajiem plūdiem. Šis kalns ir pamatīgs, vairāk kā 5 kilometrus augstumā. Augšā tur ir sniegāji un ledāji, bet pārsvarā, protams, svētajos rakstos, aprakstos visur ir līdzenumi. Visvairāk kalni ir sastopami Mūzus stāstā, kur Mūzus ir aicināts uz kalpošanu. Viņš izveda Izraēļu tautu pēc Dieva pavēles no Ēģiptes zemes. Un atkal tur ir pauguri un kalni. Viens no kalniem bija tāds, pa kuriem māsa Vaitas sentēvos un praviešos apraksta, kā ebreji uzvarēja, kad Mūzus pacēla savus rokas pret debesīm un aizlūdza viņu labā. Tā Dieva Izraēls uzvarēs, kad ticībā paļausies uz savu varano palīgu. Tomēr dievišķam spēkam jābūt savienotam ar cilvēciskām pūlēm. Mūzus neticēja, ka Dievs uzvarēs viņus ienaidniekus, ja Izraēls pats nedarīs neko. Jā, šī saiknei bija jābūt dzīvai. Dievs, protams, cīnīja savas cīņas, bet Dievu ļaudīm bija jācīnās līdzās. Un tāpēc arī tur uz kādu no kalniem bija Mūzus, un viņa rokas turēja 2 palīgi, un tik ilgi, kamēr viņi turēja šīs rokas, Izraēls uzvarēja. Vēl, protams, Sinajas kalns. Tas arī ir viena no tādām svarīgām virsotnēm. Tas ir likums, baušļi, noteikumi, tiesas. Mūzus vairāk kārtīgi bija kāpis Sinaja kalnā, un mēs zinām, ka tur arī no turienes viņš arī nonesa lejā baušus, kur bija paša Dieva pirksta rakstīti. Un mūsdienās tos visus mēs varam lasīt svētajos rakstos. Jā, kalnu tur bija daudz, bet varbūt ka ne tik daudz, kā tas lielākais spožums nāca no šiem baušļiem. Mūzus vēlies redzēt pašu kungu. Un tāpēc 2. Mūzus 33. nodaļā mēs varam lasīt, kur arī uzkāpis kalnā, Mūzus bija lūdzis tam kungam, rādi man lūdzams savu godību. Viņš sacīja, es likšu visai savai godībai iet garām tavā priekšā, un es saukšu tavā priekšā tā kunga vārdu, jo esmu žēlīgs, kam esmu žēlīgs,
un par ko es apžēlojos, par to es apžēlojos. Bet viņš sacīja, manu vaigu tu nedrīksti redzēt, bet cilvēks nevar mani redzēt un palikt dzīvs. Tas kungs nolaidās mākonī, nostājās viņa priekšā un nosauca tā kunga vārdu. Un tas kungs gāja viņam garām un viņš sauca, tas kungs, apžēlošanas un žēlastības Dievs, pacietīgs un bagāts žēlsirdībā un uzticībā, kas tūkstošiem saglabā žēlastību, piedod noziegumus, pārkāpumus un grēkus, bet arī neatstāja nevienu nesodītu, piemeklēdams tēvu grēkus pie viņu bērniem un bērnu bērniem līdz 3. un 4. augumam. Un Mūzus steigšus palocījās un noliecās līdz zemei. Jā, tā kunga godība Mūzum tika parādīta kalnā. Tur kaut ko viņš redzēja, cik daudz viņš redzēja, tas mums nav atklāts. Un arī lasot šo stāstu, pirmais ir tas, ko lasītājs sagaida, ka tur būs aprakstīts kaut kas no tās godības, taču tur ir tikai šis apraksts, ka Dievs nosauc, kāds viņš ir, viņa raksturs, bet nav aprakstīts tas, ko Mūzus tur bija redzējis, tas bija aizklāts. Ir interesanti tas, ka Mūzus, kāds viņš nokāpa no šī kalna, ir teikts, ka viņam seja spīdējusi. Vēlākos laikos, kad rakstīja latīņu vulgātu, tas ir latīņu valodā Bībeles teksts, šis apraksts, kā Mūzum spīdēja vaigs, tur ir izmantots vārds, kurš ļoti atgādina tā kā ragus. Tāpēc dažkārt arī, kad tiek zīmēts Mūzus, viņš tiek attēlots kā tāds, kam ir vai nu tā kā divi stari, kas izstaro no galvas, vai pat arī kā šeit Michelangelo tēlā, kur arī Mūzus ir attēlots, viņš ar ragiem ir. Jā, tas ir tieši vadoties no seno latīņu tulkojuma. Lai gan patiesībā tas ir tāds kā pārpratums, jo viņa vaigs spīdēja. Vēlāk apostols Pāvils 2. korintiešu vēstulē, viņš arī šo izmanto kā ilustrāciju, aprakstot Dieva vārda godību. Tāpēc, ka mums ir tāda cerība, mēs runājam ar lielu drosmi, un ne tā kā Mūzus, kas klāja apsegu pār savu vaigu, lai Izraēla bērni neredzētu, kā izbeidzās tas, kam jāzūd, bet viņu sirdis tika nocietinātas, jo līdz šai dienai tas pats apsegs paliek, lasot veco derību nevar tikt atsekts, jo tas zūd ar Kristu, bet līdz šai dienai, kad lasa Mūzu, apsegs paliek izklāts pār viņu sirdim. Jā, kad Mūzus nāca lejā no tā kalna, viņš klāja sev apsegu, lai ļaudis nebaidītos. Bet tālāk apostols Pāvils šajā pašā 2. korintiešu 3. nodaļā paskaidro, bet līdz ko atgriežās pie tā kunga, tur sega tiek noņemta. Tas kungs ir gars, kur tā kunga gars, tur ir brīvība. Jā, pārklājas pār rakstiem. Viņi neizprata Jēzu, neizprata svētos rakstus, kas arī radīja šo lielo konfliktu. Un tā arī ir šī Bībeles stāsts no virsotnes uz virsotni, kur mēs izsakojam līdz šiem Bībeles varoņiem, ko viņi ir piedzīvojuši, un kaut kur arī līdzās ejam arī mēs savos garīgajos meklējumos pēc tā kunga. Mūzus stāsta noslēgumā, Mūzus atkal stāv uz kalna un vēro apsolīto zemi. Jā, pie Sinaja varbūt tur ir droši, jā, tur ir likumi, bet ir jāiet tālāk. Un atrodoties uz šī Nebo kalna virsotnē, Mūzum kaut kas vēl tika parādīts. Māsa Vaitas sentēvos un praviešos apraksta. Viņam nerādīja zemi tādu, kā tā izskatījās toreiz, bet tādu, kāda tā Dieva svētīta būs kā Izraēla īpašums. Mūzum šķita, ka redz otru ēdeni.
Jā, mēs zinām, tur virsotnē viņš arī nomira un tika apglabāts, bet arī augšām celts, lai vēlreiz nostātos uz kādas virsotnes, uz kalna, kur viņam bija jāstiprina tas kungs, Jēzus Kristus. Apskaidrošanas kalnā tur viņš bija kopā ar pravieti Ēliju. Viņi sarunājās ar Jēzu par priekšā stāvošajiem sāpju pilnajiem notikumiem, par krustu, uz kuru bija Jēzum jāiet. Tur Mūzes atkal bija virsotnē, kalna galā. Un mācekļi kaut ko redzēja, kaut ko dzirdēja, bet tā kā tur ir teikts, viņiem acis bija pilnas ar miegu, viņi visu neuzklausīja. Pēteris teica Jēzum, te mums ir labi, taisīsim telti, vienu tev, vienu Mūzum, trešo Ēlijam, un paliksim šeit. Jā, tiešām, tur bija labi, bet Jēzus viņus vadīja tālāk uz nākošām virsotnēm. Arī piemiņas mīlestā viņiem bija labi. Viņiem likās, kungs, paliec ar mums. Jēzus teica, es būšu ar jums ikdienas līdz pasaules galam, bet ir jāiet tālāk. Un no piemiņas mīlestā tālāk ceļš virzījās uz nākamo kalnu, Golgātas kalns, sāpju kalns, ciešanu kalns. Tur mūsu pestītājs Jēzus Kristus bija krustā sists. Tur viņš atdeva savu dzīvību par katru no mums, par visu cilvēci, lai izpirktu mūsu parādus, grēkus, lai varētu mums būt dzīvības cerība. Mēs redzam šos stāstus, kā viņi virzās no virsotnes uz virsotni. Bija no Sinai kalna līdz Golgātas kalnām, bet no Golgātas kalna atkal ir jāvirzās tālāk. Jā, ir vēl kāda virsotne, uz kuru vēl ved kungs. Uz Ciānas kalnu. Tas ir pieminēts Atklāsmes grāmatā. Atklāsmes grāmatā, kur atpestīti ir uz kalna tie paši 144 000. Viņi tur slavēja to kungu. Viņi dziedāja jaunu dziesmu. Jā, virsotņu Bībelē daudz. Šeit es varbūt izdalītu tādas konkrētādas 5 no tām: Ēdene, Sinais, apskaidrošanas kalns, tur es tikai šo 3 turīt pielikšu, tur garš nosaukums, Golgāta un Ciāna visa galā. Ēdeni varbūt varētu sasaistīt ar mūsu dabisko cilvēku, kādu mēs radīti, cik dabiski ko sasniedzam savā dzīvē, kas dabiski esam. Bet tomēr virzoties tālāk Dieva vadībā, mums ir jānonāk arī pie likuma. Likumi, kurus Dievs ir iedibinājis, pie paklausības, pie noteikumiem. Mēs svētajos rakstos tos atrodam, un tos vajag ievērot. Pats Dievs tiesās šo pasauli pēc saviem likumiem, bet viņš ved vēl tālāk par to. Pie Sinai, kā mēs redzam, ne Mūzes, ne Izraēļa tauta nepalika. Viņi tika vadīti tālāk, iepazīt to kungu, to kunga godību. Mūzum kaut kas jau bijis tur Sinai kalnā rādīts, bet vēl jau vairāk mēs to redzam tajā apskaidrošanas kalnā, kur ir jau šī atziņa tiek piedāvāta. Jā, daudziem patīk atziņa, ka viņi ir gudri, viņi zinoši, visu zin par Dievu, un viņi spēj pastāstīt to un šo. Bet arī tur apskaidrošanas kalnā mācekļi nepalika. Tur gan bija labi. Viņi teica, mums te ir labi, bet kungs vadīja viņus tālāk. Vadīja līdz Golgātas kalnām, kur jau ir jāmācās pazemība. Pazemība dažkārt ciešanās, dažkārt pat neveiksmēs. Dažkārt tur, kur kaut kas neizdodas, kur kaut kas tiek mainīts pilnīgi radikāli, kur viss šis dabiskais izšķīst. Vietā nāk Kristus. Kristus, kurš atdevis savu dzīvību par mums. Bet arī pie Golgatas mēs nepaliekam. Kungs mūs vada tālāk, un Atklāsmes grāmatā ir aprakstīts paaugstinājums, ja pagodinājums,
kur atpestītie būs jau tad, kad Kristus būs atnācis un vedīs savus ļaudis jaunajās zemē. Jā, šādu te ceļojumu es saredzu svētajos rakstos. No pirmās lapas puses līdz beigām, kur mēs tiekam vadīti no vienas virsotnes pie nākošās, līdz beidzās mēs nonākam jaunajā zemē. Protams, uzkāpt kalnā tā ir viena lieta. Es arī te bērniem stāstīju, pieminēju to Everesta kalnu, tos divus iekarotājus, kas uzkāpa pašā augstākajā pasaules virsotnē. Daudz alpinisti tur ir uzkāpuši, daudz kalnā kāpēji ir bijuši kalnos. Bet arī, kad pieminām šos Bībeles virsotnes, kad tu esi sasniedzis vai nu to Sinai kalnu, vai ja esi bijis Golgatas kalnā, jautājums ir, kas esi tu pats? Kas esi tu pats? Ko tu ļauj Kristum tevī veidot? Un ko tu apliecini ar to? Dažkārt cilvēki, kad ir uzkāpuši kādās virsotnēs, viņi kļūst lielīgi ar domu, ka, lūk, es to izdarīju, kāpēc jūs to nevarat, un sāk kaut kur citus varbūt pat salīdzināt ar sevi. Bet tomēr visā šajā ceļojumā, ko mēs te redzam svētajos rakstos no virsotnes uz virsotni, Kristus vēlās paveikt pie mums kādu noteiktu darbu, kurš varbūt ir tā labi izsakāms 2. korintiešiem 3. nodaļas 3. pantā. Ir skaidri redzams, ka esat Kristus vēstule, ko esam sastādījuši. Rakstīta ne ar tinti, bet ar dzīvā Dieva garu. Ne uz akmens, bet uz sirds plāksnēm. Jā, tas ir kaut kas tāds, ko Kristus vēlas pie mums paveikt, lai mēs būtu kā viņa liecinieki, ka esam bijuši šajās virsotnēs un esam kaut kur tapuši Kristum līdzīgi. Ne savā spēkā, bet Kristus spēkā. Varbūt tāpēc arī bērniem pieminēja to drošības virvi, ar kuru mēs kā kalnā kāpē esam saistīti ar Jēzu Kristu, lai varētu būt droši uz šī ceļa, kas ved mūs pretī debesīm. Un līdzināties viņam, jo arī viņš ir kalnā kāpējs. Par viņu Efeziešiem 4 no 8 līdz 10 ir sacīts. Kristus uzkāpis augstumā, viņš saņēmis gūstekņus, devis dāvanas cilvēkiem, uzkāpis, ko citu gan tas nozīmē, ja ne to, ka viņš arī nokāpis šīs pasaules zemajās vietās. Bet tas, kas nokāpis, ir tas pats, kas pēc tam uzkāpis augstāk par visām debesīm, lai visu piepildītu. Jā, Kristus. Viņš ir gan bijis zemākajās vietās, gan vienlaikus ir arī visaugstākajā. Viņš vēlās arī turp vest arī tos, kas viņam seko. Viņš ir šī stiprā klints, uz kuru mēs droši varam paļauties. Viņš ir tas, uz kuru mēs gaidām, ka viņš nāks otrais. Nevelti atklāsmes grāmatas arī noslēgumā var lasīt vārdus, kur Kristus saka, redzēs nāku drīz, un mana alga līdz ar mani atmaksā tik vienam pēc viņa darbiem. Es esmu alfa un omega, pirmais un pēdējais, sākums un gals. Svētīgi, kas mazgās savas drēbes, lai tiem būtu daļa pie dzīvības koka, varētu pa vārtiem ieiet pilsētā. Mēs gaidām šo notikumu. Tiešām nāc kungs Jēzu, mūsu kungs, kunga Jēzus žēlastība, lai ir ar visiem. Lai esam saistīti ar viņu, drošā saiknē, katrā solī, no virsotnes uz virsotni, topot aizvien līdzīgāki Jēzus Kristus raksturam, lai Dievs mūs svētī uz to, lai tiešām kā viņa vēstule arī liecinām šai pasaulē par viņa godību. Lai tas piepildās pie mums. Amen.